Lai ierobežojumus apietu, ātro kredītu biznesa izdomāja risinājumu, pārveidoja pagarinājumus par minimālo maksājumu no kredītlīnijas un turpināja uzvārīties. Pērn pirms vēlēšanām pieņēma daudz stingrākus ierobežojumus, kam jāstājas spēkā šovasar, bet kāds pārsteigums! Likums atkal atvērts. Lasot priekšlikumus, redzam, ka mērķis ir tos atcelt. Var vien apbrīnot izdomu, kā tiek slēpti patiesie mērķi. Šeku reku Latvijas raidorganizāciju asociācija vēstulē Saeimai raksta, ka ātro kredītu reklāmu ierobežošana hibrīdkara apstākļos nav pieļaujama. Ņemot vērā globālos sociālpolitiskos notikumus un tā saucamā hibrīdkara apstākļus, Latvijas informatīvās vides vājināšana ir bīstama un tuvredzīga rīcība. Man globāli un sociālpolitiski asiņo ausis pie šādiem tekstiem. Not listening. Lieti noderēs vēl viens arguments. Patiesīgi mēs mūsu priekšlikums būtu meklēt šo risinājumu un veidot regulējumu, kas ierobežo šo reklāmu, tā teikt, nosacīt kaitīgo ietekmi. Neteiksim, ka kaitīgo ietekmi, bet, teiksim, lai nebūtu reklāmas, kas provocē, jo visas reklāmas, kas ir bijušas provokatīvas. Ir bijušas ļoti labas reklāmas. Iemesls, kādēļ reklāmas aizliegums traucē, ir nauda. No ātrajiem kredītiem mediji saņem 15 miljonus gadā. Arī mediju uzraugs lūdz atlikt ierobežojumus, jo citādi sabiedriskie mediji šogad zaudēs ieplānoto 500 miljonu eiro no ātrajiem kredītiem. Viltus dilemmu karaļvalsts. Vai nav nožēlojami, ka labs saturs Latvijas televīzijā ir atkarīgs no ātrajiem kredītiem? Pareizāk sakot, kā to pasniedz? Kad sabruka naudas atmazgāšanā vainotā ABLV, kultūras cilvēki raudāja, ka nebūs kas vairs ceļ laikmetīgās mākslas muzeju. Slēdzot Rīgas azartspēles, šī biznesa flagmanis draudēja, ka nebūs viņa vārdā nosaukts kultūras centrs Zuzeum. Nesēdi var pielipt, nestaigā var nokrist, nedzīvo var nomirt. Vai tiešām tās reklāmas, kas ir tagad, ir tik godīgas? Reklamē aizņemies ātri, atdod ātri. Patiesībā tas var izvērsties par gadiem maksājumu parādu. Neliels atgādinājums, ko patiesībā mums reklamē kā ātro kredītu. Domājat, šie ir ātrie kredīti? Nē. Klasisks ātrais kredīts ir maksimums 215 eiro uz 30 dienām ar ne vairāk kā 2 pagarinājumiem. Kas ir kredītlīnija? Jaunais veids, kā ātro kredītu kompānijas pelna, ir kredītlīnijas. Tās nereti reklamē tāpat kā ātros kredītus. Aizņemies uz 30 dienām. Izvēlies kredītlīniju. Taču patiesībā tas pārvēršas ilgtermiņa aizdevumā. Beigās atdotā nauda vairāk kārt var pārsniegt aizņēmumu. Nebanku kreditētāji to ieviesa kā alternatīvu, jo no ātriem kredītiem pēc ierobežojumiem tik daudz vairs nevarēja nopelnīt. Jūlijā maksimālajām procentu likmēm būtu jākļūst vēl zemākām. Ekonomikas ministrija un patērētāju tiesību aizsardzības centrs piedāvā, lai klasiskajiem ātriem kredītiem procentu likmes tomēr varētu būt augstākas, un tie no tirgus nepazūd pavisam. Daudz cilvēku, kuriem tagad ātro kredītu vietā jāņem šis, ir īstenībā viņi to nesaprot. Viņiem tā summa ir daudz lielāka, un viņiem ir tā skaitā šis minimālais maksājums, kas var vest, manuprāt, pie daudz sliktākām sekām. Taču ierobežojums tieši kredītlīnijām uzraugi nerosinās. Pārāk sarežģīti. Ja mēs ierobežojam pāri ekonomikas jēgai, tad faktiski uzņēmējs atradīs savu ceļu apiet, un mēs vienkārši visu laiku dzīsimies pakaļ tam, kad atkal izdomās nākamo produktu, kas īstenībā cilvēkam ir nesaprotams un arī mums nesaprotams. Ja sakām, ka esam godīgi un ar labo gribu, tad arī esam godīgi un ar labo gribu. Tam ir nozīme. Par godīgumu pašiem pret sevi. Kad sistēma ir sapuvusi, pienāk mirklis, ka to ignorēt vairs nevar. Mūsu projekta Kurš ārstēs ietvaros ar savu pieredzi medicīnas māsas profesijā mums pieteicās izstāstīt 2 šīs profesijas pārstāvji. Paldies par drosmi! Pirms es devos prom, man arī bija algos darbs, ātrajā palīdzībā, slodze. Nakts patversmē sarkanajā krustā, naktsmaiņas. Pirmās palīdzības pasniedzēja līguma darbs ar Brūču klīniku, var sakot, daudz darbu.
Pats galvenais māsu profesija Norvēģijā ir ar lielo burtu, tāpēc, ka tas tiek novērtēts. Un katrai māsai, es uzskatu, ir tas ļoti svarīgi. Tā sajūta, ka tu esi novērtēts. Tu atskārti pēkšņi, kā mums vajadzētu, tā teikt, veidot ģimeni. Un tad mums ir 2 brīnišķīgi bērni, kuriem mums ir laiks veltīt katru dienu. Jūsu bērns, viņš paliek 1 gada vecs tikai vienreiz mūžā. Un viņš paliek 5-gadīgs. Un visi šie tie bērnības notikumi notiek 1 reizi. Es kopā ar dzīves biedri, kura ir ārsts rezidents, kura arī strādā vairākos darbos, 3, ja nemaldos, rezidentūra, viņa pasniedz ārvalstu studentiem, plus vēl papildus dežūras. Bija vasarā arī 4. darbs perifērijā. Un visu šī lielās noslodzes dēļ šai privātai dzīvei, kā jau Edgars teica, atliek ļoti maz laika. Es pārtraucu ņemt papildus dežūras, jo ir strādāts, nezinu, pār 300 stundām mēnesī. Dubultslodze vēl, bet tas nav tās naudas vērts. Ja es zināšu, ja būs šī drošības sajūta, es jau nezinu. Visus šos 12 gadus, nu labi, 11 nākamā, kad būs 12, es kaut ko klausos, kaut ko man sola, bet vai reāli kaut kas ir mainījies? Nu tā būtiski manā, nē, nav. Māsu diploms ir derīgs 5 gadus, kas ir jāatjauno Latvijā. Savukārt Norvēģijā visi šie dokumenti tiek iesniegti, automātiski viņi tiek atzīti, tiek izsniegts certifikāts uz 75 gadiem, un tu esi māsa 75 gadus, nereizējoties ne par kādiem birokrātijas līkločiem. To nedrīkst uzskatīt par normu, kad tev jāstrādā diennakts. Manuprāt, diennakšu maiņas darbs vispār ir aizliedzams jau kategoriski un tagad. Kāpēc tad cilvēki iet uz tām diennakts maiņām? Ir tās nakts piemaksas. Cik jums Norvēģijā pusdienas laiks skaitās? Mums ir stunda. Stunda? Un mēs to varam, tā teikt, iestiekt garāk, ja tas ir nepieciešams. Mēs varam pārplānot stunda, dienu. 15 minūtes pēc stundu. Un tas arī aicinājums. Neturiet sveci zem pūra, dalieties un stāstiet. Tā nav gaušanās. Tie ir pieredzes stāsti kritiskās masas savākšanai, sistēmas maiņai. Uz priekšu pilsoniskā sabiedrība. Augstāk, tālāk stiprāk.